Arī ar Baltiku ir bieži apspriests Rīdzenes sarunās. Pie Šlesarnā kompānijas vadītājs Fliks un stāsta par biznesa gaitu. Viņš 2009. gada janvārī ir kļuvis par Air Baltica mazākuma akcionāru, pārņemot akciju paketi no SAS. Taču sarunās atklājās, ka Air Baltica pārņemšana ir Aināra projekts, kuram finansējumu piesaist nodrošinājis Andris, un vēlāk, kad problēmās nonākušais biznesa slīd ārā no rokām, pieaicināts tiek arī Aivars. 2011. gada februārī Šlesars ar Lembergu apspriež, kā pilnībā pārņemt Air Baltica. Aivar, paklausies, es tev gribu drusku izstāstīt to background par Baltiku. 2004. gadā es tur sāku ņemties. Ryanair atvilka, jo SAS čakarēja mūs un tur nekas nenotika. Tajā brīdī, kad bija milzīgie zaudējumi un visi pārējie sūdi sākās, SAS saprata, ka viņi nafig negrib vairs tur stūrēt. Patiesībā es tur drusku piestrādāju pavisam atklāti. Radīju apstākļus, ka viņi saka... Un tajā brīdī, protams, bija jāatrod nauda. Antonovam kaut ko vajadzēja no manas puses, es ar viņu tikos, vienojos un mēs piesaistījām kaut kādus līdzekļus. Gala rezultātā varēja nopirkt to visus SAS daļu. Nu, lūk, bet tā būtība ir tāda, ka SAS daļa jau ir 100% kontrole. Tu pats saproti. Viņa tika izveidota jau dibināšanas laikā, ka menedžments nekad Latvijā nav bijis. Nu, vot, tas viss ir attīstījies, tagad tas ir, kā saka, mans projekts, kuru es esmu virzījis. Man liekas, gana veiksmīgs, un Fliks tomēr arī veiksmīgi to visu izpildīja. Es redzu to, ka mēs varam attīstīt ārprātīgi. Un, protams, bija nepieciešama vēl nauda, tur Andris arī palīdzēja kārtot kaut kādas naudas. Tagad es piedāvāju variantu, kas man liekas tevi apmierināt daudz labāk. Es to pateicu Andrim, es to pateicu Flikam. Tā doma ir tāda – uztaisīt bloku, kurā šī daļa, kas mums ir, un šī, uztaisīt, ka ir 4 vienādi pārstāvi, 1, 2, 3 un, kā saka, galvenais menedžeris. Ļoti godīgi, kā saka, 25, 25 un 25. Viena kompānija, kas tiek uztaisīta ar pilnīgu konsensusu. Es piedāvāju salikt kopā viens vesels, kopīga kontrole, kas visdrīzāk tiek uztaisīta Luksemburgā. Un man tā doma ir tāda, ja šeit tīri matemātiski visu vairs nedalām, tad sanāk, Antonovam ir jāsaņem vot šitā daļa. Ne vairāk. Cik? 1/4 daļa ne vairāk. Un jāpieskaita pie šitā te, kur pretī mums ir, kā saka, ja tās 3/4, kas kopā sastādītu 39,525%. Tu saki 4 vienādās, bet te jau nesanāk 4. Kurā vietā ir tās 4? Mēs uztaisīsim kompāniju, kurai kopā tīrā veidā ir 63,125%. Labi, sapratu. Es visu saprotu. Būtiski ir tas, lai apvienotu kopā, lai nedalītu, kas ir kas, un tad, kā teikt, es šajā gadījumā uzņemos atbildību tavā priekšā, ka tur viss būs precīzi uzlikts plāns un tā tālāk. Man liekas, ka tas ir godīgi un pareizi. Ko? Ok, piekrītu. Bet kā pie tā nonākt? Jo tas ir jāpērk, jo tur jau nevar tā par skaistām acīm. Protams, kopīgiem spēkiem ir jāatrod, lai tā cena ir zemāka šeit. Bet tik, cik vajadzēs naudu, mēs sakārtosim šajā jautājumā. Bet vienalga kaut kas ir jāmaksā. Lai tu mani saprastu, viss tas ir labi, bet man vienā jaukā brīdī atkal kāds atnāks un teiks, kā tu te nokļuvi? Kā tu te nokļuvi kaut kādā kompānijā X? Man viņam vajag pretī. Rekur, redzi, es samaksāju tik un tik. Var teikt daudz maz un tā. Savādāk teiks, vot, bļaģi, viņš tur izkārtoja šito te un viņam iedeva pret kuklu. Nahuj, man tas nedara. Nē, redzi, tur jau ir kredīti, piedod. Tam pašam Bas jau ir reāli kredīti. Vienalga, man tas ir principiāli svarīgi, jo saprot, tie nevar būt 5 lati, bet tie nevar būt 10 miljoni. Protams. Saproti, ja? Būtu pietiekami liels piķi jāsamaksā ar pārskaitījumu, lai viss oficiāli. Tā ir publiska kompānija, nozīmīgs spēlētājs. Ir svarīgi, kā tas tiek strukturēts. Tas nav Rīgas centrālais termināls, kas nahuj īpaši neinteresē nevienu.
ir to, kāds var pastīties, ja tur nāk kravas. Ar šitais te, kas lidinās pa gaisu, kur visas terorismu kontrolas un tā tālāk. Es piekrītu. Izejam tam cauri, bet galamērķis mēs ejam uz šito. Ok, es piekrītu.